Nu, čau! Tā, ar Audi viss ir skaidrs. Tur jāmačī. Bet nav skaidrs ar vienu auto. Par šito es neesmu stāstījis. Jo īstenībā, teiksim tā, ar šito auto ļoti neveiksmīgi iznāca tur viss tā darīšana. Un kas saka, man bija tas, kas saka, sāp. Ne fiziski, pa laimi ne fiziski, bet vispār, jā, morāli es biju sagrauts. Ne līdz galam, bet, kas saka, pastāstīšu pa viņu. Tas ir vecais, labais Volvo, 940, kurām uztaisīja, protams, standarta dzinēji, Volviķi dzinējs, tas 2.3, un, protams, viņš ir kalts. Tur ir ZRP klaņi, viseko virzuļi, kaut kāda niknā sadalēna bija. Un, respektīvi, uz viņu tika izmēģināt pāris setupi. Tur bija problēmas ar vadību, nācās vadību nomainīt. Bet līdz tam, pirms vadības maiņas, tomēr ar single turbo dabujām 400 zirgus. Ņūtoniem es neatceros, kaut kas pie 600 varētu būt, bija, bet tas bija liela single turbo. Viņš tur iepūtās pie 4,5 pakām, nav interesanti. Šitais motors, tas īstenībā baigais dzelzs ir savā ziņā, viņš ir ļoti izturīgs. Un, kas saka, cepuri nost pa viņu, bet man viņš nepatīk. Es nevienu momentu nedabūju no viņa, kas saka, to feeling, ka viņam tiešām te jābūt. Viņš nav atsaucīgs. Teiksim tā, ar to lielo sadalēnu viņš nav atsaucīgs. Viņš liela turbo bedri ir. Tā kā viņš iegriežās, tad viņš figi viņš zina, kad iegriežās. Tas viss ir pa vēlu. Bet sūca to visu, kas ar viņu notikās. Briesmu lietas. Uzsprāga spararāts. Tā, paņemšu gaisu. Bija dabūti tie 400 zirgi, un es gribēju dabūt, teiksim, ātrāk to sākumu. Un tamdēļ tika uzbūvēts šitāds te compounds. Ko ir viena liela Borg Warner turbīna. Paldies, Janka, tev pa viņa. Es neesmu par to aizmirsis. Janka man te iedeva 2 turbīnas, ar ko, kas saka, puišaļiem paeksperimentēt. Un tur apakšā ir Mercedes turbīna. Viņa būtu, teiksim tā, tas tāds kruts compounds būtu. Jo bija plāns dabūt vairāk no šitā motora. Tie 400 bija uz benzīnu. Un tur bija iepūst 2 bāri. Tas bija singlā. Šitos etapus vēl nepaspēja neko izdarīt. Un, respektīvi, kas te notikās? Gribēja arī pacelt apgrieziens no 7 uz 8. Īstenībā vienalga, kad tik viņš elpo. Jo sadalēm to visu atļāva. Bet tieši laikam dienu pirms tā, ka es gribēju tā vīriem viņu regulēt, es uz vietas vienkārši tevēju uzgāzēju. Iedevu grīdā, kas saka, jātestē visu laiku. Un notika babāts. Respektīvi tas sprādziens. Ja es tur būtu pie tās motora telpas tuvāk, bail iedomāties, kas būtu noticies. Jā, ar tiem spararatiem un apgriezienu celšanu ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tas bija, tas bija tāds vienkārši sprādziens, tā kā maz nelikās. Kas te notikās ar to visu? Te bija spola aizmugurē. Tā, protams, ir čau. Te var redzēt visādas sekas. Starters ir otrekur. Starters ir pamets čatu. Zvans nav. Zvans visi, zinat, B230 nāk tāds tā kā zvans apkārt blokam. Un tas visi aizgājis pa gaisu. Kapots tajā momentā nebija. Tā, kad tas sparrats uzsprāga, es vēl pēc brīža dzirdēju, sēdēju iekšā. Respektīvi, kaut kas tur griežās, un pēc brīža kaut kas man vēl pa stiklu trāpa. Un jā, tie bija sparrats gabali, un šitādi te viņi izstāsta. Te vēl, kas saka, kaut kādas nelabas atmiņas no viņa mētājās. Es teiksim tā, saukšu to pa L-veidu sparratu.
Es biju kaut kad šausmīgi sen redzējis netā, kad šitiem tā notiek. Es nebiju domājis, ka tas man tā notiksies. Respektīvi šitā vieta ir tā, kur sajūgs piespiežās. Un šitais te riņķis, viņš ļoti lielu masu, kas kustējas. Viņš vienkārši šitiem te sadalījās gabalos dēļ tā, ka viņu lauza šitā te ārā. Citu izskaidrojumu es neredzu. Briesmīgi īstenībā, jā. Es domāju, ja tu tur esi tuvumā, tu var arī, aiziet pie Pētera, nafīgi, jā. Nospļaujies kaut tā 4 reizes. Paceļam augšā, pastamies kāds damage no apakšas, to es vēl neesmu darījis. Kaut kāds puņķis vēl ir, bet miera nav, mājās nevar nosēdēt. Es nezinu, ko, teiksim, darītu 16 vārdu dzinējs, vai viņš tiešām būtu reāli daudz atsaucīgāks. Noteikti viņš dzīvīgāks būtu, bet tas nebūtu tas. Viņam nekad, teiksim, nebūs tāds griezes moments kā lielākam motoram. Šitie motori, kas saka, līdz kaut kādai robežai noteikti, kad ir ritīgi labi, viņi izturīgi, arī pat standarti. Bet tas ir 4 cilindrs. Tas ir tikai priekš manis, kas ir boringi. Tūlīt būs gaisā. Vaļā! Te bija uzstādīta BMW 6 kārba. Un ko mēs te redzam? Pa lielam viņi jau te vairs neturās vispār virsū. Ko mēs te varam klačpaku pagrozīt. Jop, tvoju māķi. Jā, briesmīgi. Es domāju, ka tas dzinējs vēl ir tīri vesels. Viņam nav nevainas, teiksim, ar kiškām. Bet tas viss pārējais, tas ir aizgājis pastaigāties. Kas notiek, kas parrats aiziet pa gaisu, redzat? Izpūtēsī. Tā ir 76 rora, viņi palikuši šitādi, te ir izplēsti caurumi. Briesmīgi. Ka te tā turbo padarīšana tā nav cietusi. Tas ir tas mazais kolektors, neatceros 28 diametrā, ar to viss ir kārtībā. Tāda diametra var 400, noteikti ka plus. Reku, es ļoti brīnos par to, kad, redziet, tas ir degvielas filtrs. Tas arī dabūja pa muti. Reku vēl noplēsa šito te stūras kardānu. Tas ir čau. Vēl pečks radiators, te reku mētājās kaut kādas daļas, nemētājās, karājās no sajūga izspiedēja cilindri. Opā, jā, mums reika arī ir game over, jā, šitā ir sadalījusies gabalos. Šo to es jau esmu kanibalizējis, jo, dusmi lielu uz to auto. Kaut kā viņi negāja, visu laiku visādi nelaimes ar viņu notikās. Nezinu, kāpēc. Tā vienkārši par retam notiek. Teiksim, ja tu mēģini izspiest pašu vēl, tā dzelža, tad kaut kas agri vai vēl sāk padoties. Teiksim, šitā pararata darīšana, tā man ir liela mācība, kad tiem standarts pararatiem ir jābūt uzmanīgām. Kas tas tāds mums ir? Kaut kas magnētisks. Tas varbūt ir, tas varētu būt no kloķenes sensori, jā. Ļoti iespējams. Labi, tas lai tur paliek. Tā kā jā, viss ir slikti. Un te vēl augšā īstenībā var redzēt. Tas. Te ir siena pabojājusies. Redzat, kur tas parrats ir gājis? Tas ir gandrīz izgājis līdz riepai, bet tur ir apstājies. Tā kā ļoti daudz te bija, kas saka, šrafneļi. Viss te mētājās. Traki, jā. Un karoči, kas pa fīči ir?
Es baigi negribu atvadīties no tā Volvo. Es nezinu, sit vai man nost vai kā. Man tie Volvo patīk. Es, ka viņā iekāp, tad yes. Šitais ir tas auto, kur es gribu braukt. Es nezinu, kāpēc. Tā ir kaut kāda feature, bet tas tā strādā. Un ļoti iespējams, es kaut kad drīzumā saņemšos un kaut ko darīšu ar viņu. Bunģi īstenībā nav nemaz tik sūdīgi. Teiksim, jā, te kaut kādas liekšņi metināti, te vēl viss turās. Durvis ir jāmaina, spārnis ir jāmaina, bet overall, priekš šitā gada, kas viņš te ir, nav nemaz tik slikti. Jo es skatos, ka internetā visi tie Volvo, neskapēc, paliek diezgan dārgi. Nu, viņi arī mazi palikuši. Ir te kaut kas, ko pametināt, bet nekas traģisks. Es vēl biju salicis jaunas amiņas, tur atspērs bišķi nosēdinājis. Nu, kas saka, negribu es no viņa atvadīties. Pie BMW es negribu ķerties. BMW nav nevainas, bet tas nav auto priekš manis. Vot. Un tagad ir jautājums, ko tur īsti likt iekšā. Es priecāšos, ja tu skatītājs piekomentēs kaut ko tu gribētu redzēt tajā auto iekšā. Noteikti, ka tas nebūs Volvo 2.3. Tas man, teiksim tā, nepatīk. Tomēr es jau viņu pabraucu, bet nav tās. Mans domas ir tādas. Jau pārbaudīt vērtību. Vai tam ir jābūt VR6? Nezinu, 2.8, 3.2, 3.6 noteikti, ka nē. Tas ir kosmos, tas ir ļoti dārgs pasākums. Starp to 2.8 un 3.6. Vai tam ir jābūt Mercedesa 5-litrīgais, M113, no tiem īstenībā arī neslikts jauds var dabūt ārā. Vai arī, kas man te bija padomā, man ir padomā vēl viens zinējs, kas ir Audi 5-cilindra 10 vārsta, vai varbūt 20 vārsta. Bet 20 vārsta tas arī laikam būtu diezgan kosmos, jo viņi, teiksim, ja iet runa pa 10 vārstu, viņi sakalt var salīdzinoši lēti. Tas nebūtu baigi, kas saka, expensive. Tāpatām arī to VR6 Mercedes vai viņu vajag kalt, fig viņi zina. Bet, ir 3 dzinēji, pa kuriem es domāju, 3 dzinēji palets, pa kurām es domāju, ka kaut ko vajadzētu darīt. Un vēl kas ir tas trases Volvo, kas man, teikšu, rūp jau izāja balu. Viņš, protams, kā jau bija iepriekš dīzelī, viņam ir, nezinu, kas zina vai nezina, ir kompresors virsū, kompresors ar klapi un paliela turbīnu. Respektīvi, kad šitais sapūš to turbīnu, tad viņi attaisas vaļā un tikai turbīna strādā. Šitādu te setup es gribu dabūt iekšā šitajā. Es vēl nezinu, uz kādu motoru. Par to ir jāpadomā, jo šitais ir, teiksim, tāda liela single turbīna. Viņš ļoti, ļoti palīdz viņu uzgriezt. Varbūt, ja tas būtu V8, tad šitā figiņa te nav vajadzīga, bet, teiksim, tomēr tas būtu kaut kāds VR6, tā būtu bomba. Zinot to, ka tomēr izrādās, ka tiem VR6 ir diezgan liels griezes moments. Man tam Audi tam tur ir 900 pār ņūtoni, to ir 900 precīzi. Come on, tas ir tas ir tāds spēriens pa muguru. Vot. Un kaut kā šitā te setup es gribu dabūt uz šito te virsū. Street legāls. Ja vajadzēs, taisīšu projektu. Un tāds slīpers. Teiksim, ja ar to mašīnu tu gribi kaut kur tālu gabalu braukt, iekāp Volviķī, un tu tur vienkārši sēdi un čilo. Es esmu no tiem čaļiem, kurām patīk šitās te vecās mašīnas. Ne gluži pilnīgi galīgi vecās, bet mašīnas, kas ir izturīgas un kas tika taisīts vēl tajā laikā, ka kāds domāja pa firmas prestīžu, lai tā mašīna varētu braukt. Un šitie gadi ir tās mašīnas, plus mīnus, līdz 2000 gadam vēl kaut ko tādu vēl ražoja. Tālāk jūs paši zinat. Un tad ir jautājums, teiksim, vispār par šitā
burnaut Volvo likteni, jo es negribu nokrauties ar tiem projektiem. Ir vai tā, kad jāieliekās šitajā pa visiem 100%, jāuztais normāli pakais piedziņas auto, ar kuru varbūt pat ar aizbraukt uz burnaut, un pagaidām, man liekas, šito Volvo vajag likt mierā, jo kāpēc es tā runāju? Tāpēc, ka man ir ZB šitais te motors, jauns motors ir uztaisīts. Tur visi, kas saka, nullīt, virzuļi lielāk un tas, un šitais. It kā visi pēc gostiem izdarīts, bet tas sūd gabals, ko es sācis darīt, tad tas pielaidīšu. Nezinu, kas atkal viņam ir noticies. Es tiešām nezinu, kas atkal viņam ir noticies, jo es te biju patestējis, pasmirdināju riepas, gatavojos laicīgi burnautam. Es redzēju, ka viņš sāk lēnām elpot un beigās noslāpēja, mēģināja pielaist akal, un viņš maita vienkārši bija nosprūdis. Viņš ļoti grūti griezās. Divi varianti. Vai ir uztaisīts virzulim urbums, pat ievu, vajag lielāk, vai arī gredzeni. Ar gredzeniem it kā nevajadzētu būt. Tur es visu, kas saka, parasti pēc formulas izdarīju, un tam tā nevajadzētu notikties. Kas saka, brīžiem vienkārši nolaižās rokas uz šitām te misenēm. Bet, kas saka, nezinu, vai tiešām man vajag padoties un mest malu šitam vismaz uz kaut kādu brīdi. Varbūt tiešām pieslēgties šitam aparātam. Tā kā ir jautājums, vai vispār es braukšu uz burnautu, jo, lai šito aparātu pabeigt, nevis pabeigt, bet vismaz iesākt, tur ir ļoti daudz, kas ir jādara. Un tā kā, jā, katrā ziņā 100 punkti, es zinot sev, būs atkal kaut kāda dzirkstele, būs kaut kāds plāns B, un kaut kādu, nezinu, mēnesi pirms burnauta sāks kaut ko darīt. Vai tas būs ar šito, vai ar šito, es nezinu, tā kā redzēsim. Un, ja kas, 24. Rīgā, Biķeros dragreis treniņš, tā kā uz to es arī braukšu, esmu pieteicies, reģistrējies un, ja ko, tiekamies dragā, redzēs, kā turies, tā kā jā, kas saka, paldies pa uzmanību un tiekamies. Čau!